Sveiki, sveiki! Vai ziniet, ka ir iespējams arī pazaudēt stadionu? Vai ir iespējams pazaudēt ne tikai somiņu, maciņu, brilles, velns nezinu ko, bet ir iespējams arī pazaudēt stadionu. Un Atēnu stadions, Atēnu olimpiskais stadions ir viens no tiem, par kuru varētu stāstīt šādu stāstu. Lai gan patiesībā man tikko ienāca prātā, ka ir vēl viens objekts, kurš kaut kādā brīdī tika pazaudēts Atēnās. Bet to es jums izstāstīšu laikam nākamreiz, bet viņš tāpat tās pretīm ir. Tātad Atēnu olimpiskais stadions, krāšņie laiki klasiskajā Atēnu republikā. Bet pēc tam, kad sākās noriets, stadions tika pamests. Man tas posms tieši liekas ļoti interesanti. Tika pamests, netika izmantots, un laika gaitā stadionam pa virsu, kā saka, dubļi, putekļi, kazas un zāle un visa tā dabiskā daba pārņēma stadionu, paslēpa viņu. Troksnis nāk no šejienes. Daba paslēpa viņu un līdz 19. gadsimta vidū, kad atjaunojās Grieķijas valsts, tolaik tā bija Grieķijas, domāju, ka tolaik tā bija Grieķijas karaliste, parādījās tādi filelēnistu kustība Eiropā, to jau jūs droši vien varbūt kāds ir dzirdējis, un parādījās trakie franču arheologi, kuriem tik ļoti patika šis stāsts, ne tikai par stadionu, bet kopumā, un viņi pēc aprakstiem izdomāja, kur tam stadionam vajadzētu būt, un sākās arheoloģiskie izrakumi. Un tika atrasts zem kazām, kas ganījās te zem augsnes un dubļiem, tika atrasts stadions. Nu tā, tagad es eju pāri, cenšos, lai mani nenobrauc nepareizi noteikumus pārkāpjošie satiksmes dalībnieki. Un tagad es gribu parādīt to otru objektu, kurš tika pazaudēts. Pavisam nejauši. Šis ir tieši pretīm. Esam pārgājuši otrā ielas pusē. Un tieši pretīm ir skulptūra. Diska metējs. Tāds viņš mums te ir. Man aizmugurē ir ceļš, kas ved uz prezidenta rezidenci. Uz Grieķijas valsts prezidenta rezidenci. Bet nav stāsts šodien par to. Stāsts ir par diska metēju. Kā lai es viņu ielieku kadrā, lai ir labāk redzams. Bet ar diska metēju pavisam vienkārši stāsts. Arī diska metējs vienā brīdī tika pazaudēts. Lai arī tas ir mūsdienu laiku skulptūra. Un kaut kādā rītā Grieķi atklāja, ka diska metēja vairs nav. Diska metējs ir pazudis. Tā kā var nozaudēt ne tikai stadions, bet arī skulptūras. Un visi jau domāja, ka nu viss cauri. Nebūs vairs stadionam diska metējs pretī. Bet uzmini, nu, kur tas tika atrasts? Tas tika atrasts dzels šitajā te, kā sauc to, kur nodod metālūžņus. Jo diska metējs izrādās ļoti labs objekts nodot metālūžņos. Labs materiāls, daudz svars un manī. Nu, lūk, saulaicīgi viņš tika atrasts un nolikt savā vietā. Nu, redziet, katram savs stāsts, ne tikai cilvēkiem, bet arī vietām un lietām.